finansu plānošanu, tad pastāstīšu no pieredzes. Ja, tajā mirklī, kad man bija dažādi parādi, dažādi maksājumi, kur man bija jāveic, man bija tā, ka mans prāts visu laiku fokusējās uz tiem parādiem, uz tiem maksājumiem, nepārtraukti. Tu visu laiku domā, ka tev jānomaksā tas, ka tev ir kredīts tāds, tev ir tas, un tad vienādi sakot, tu visu laiku savu enerģiju, savu jaudu velti domājot par to, kas ir jānomaksā. Tas ir lamatas, tās ir reāli prāta lamatas un daudz enerģijas patēriņš. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mūsu uzdevums ir maksimāli atbrīvoties no tiem parādiem, kuri mums spiež smadzenēm. Tajā mirklī, kad tu atbrīvojies no parādiem, tā foršā sajūta, ka tu jūties brīvi, un tad iestājas tāds it kā savu veida čiliņš. Un finansu plānošanai tas, ka mums svarīgi ir, lai mums būtu pozitīva bilance attiecībā uz visu skatoties. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jābūt ir rezervēji naudai, jābūt ir kaut kādām materiālām vērtībām, kuras dod to saucamo peļņu. Tad, kad viņi dod peļņu, tad mēs īstenībā iegūstam tādu iekšēju mieru, nomierinamies mēs tajā mirklī, un tad ir vēl viena ļoti būtiska nianse. Tad, kad mums ir rezerves, mums var iestāties tāds stāvoklis, viss pilnīgā čiliņā, un mēs sākam pavirši izturēties pret darbu. Tā ir lielākā lamata, ko es arī sapratu, kad mūsu uzdevums ir nevis koncentrēties vispār uz naudu, bet koncentrēties uz to darbu, ko mēs daram. Un jo vairāk mums tas darbs patīk, jo vairāk mēs meklējam risinājumus, kā efektīvi to visu sakārtot. Un tajā mirklī šis te finansu kontrole, finansu plānošana, viss pilnībā sāk mainīties. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs daram vairāk darbu, mēs vienkārši daram. Ja satiekamies ar vienu cilvēku, ar otru, ar trešo, ceturto, piekto, mēs realizējam kaut kādas savas radošās idejas. Lūk, tas arī ir tas, kas ir jādara cilvēkam. Vispār uz naudu koncentrēties, ir jābūt mērķiem, jā, bet ir jākoncentrējas uz to, ko mēs daram un kā mēs efektīvāk varam ieviest sistēmas, kā mēs varam optimizēt, kā mēs varam atvieglot kaut kādu darbu. Ir īpaši, ja mēs redzam kaut kādas nianses, kas cilvēkiem nesanāk tik labi, bet mums sanāk. Un tas ir tas uzdevums, kas mums ir jāpaveic, ka mēs ar šo te savam pieredzi, zināšanu iedodam skaidrus darbības soļus kādam citam cilvēkam, lai viņam būtu vieglāk, lai viņš varētu tā kā izaugt, lai viņš varētu tikt ārā no tā visa stāvokļa. Tāpēc ir svarīgi šī te plānošana, kad fokus finansēm, uz kurienu mēs tiecamies. Tad, kad mēs to sākam darīt, tad mums viss sāk sakārtoties dzīvē.